absolventus. Zalta Utmane, studiju programmu direktori un 9 dažādu studiju programmu absolventi. Izlaiduma svinīgo ceremoniju vadīja Šveiskīta Klausēne, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne. Absolventi, dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāti skaistākajos darba svētkos izlaidumā. Mēs kopā esam nodzīvojuši interesantu studiju gadu. Un katrai augstskolai ir tādi prieka brīži, kad mēs varam teikt, kaut kas ir noticis šajā gadā pirmo reizi. Un Liepājas universitāte lepojas, ka arī šī fakultātē mēs varam teikt par dažām lietām pirmo reizi. Nu tā, pirmos diplomus šogad saņems rakstniecības studiju maģistra programmas absolventi. Pirmos diplomus saņem jauno mēdīju maģistra programmas absolventi. Un universitātē ir liels lepnums par to, ka tieši maģistra studijas arī šajā fakultātē ir kļuvušas bagātākas. Pie tam abas minētās programmas ir tādas, kuru citviet Latvijā nav. Un ar to mēs arī lepojamies. Kopā ar absolventiem un citiem fakultātes studentiem ir pārdzīvoti arī tik interesanti brīži, kā studiju virzienu starptautiskā vērtēšana. Un arī šajā procesā bija prieks un gandarījums dzirdēt ļoti labus vārdus par fakultātes programmām. Par to, ka šīs programmas ir unikālas, Latvijā citu tādu nav, ka daudzas no tām ir novatoriskas, salīdzinot ar citu Latvijas augstskolu programmām. Un par to es universitātes vadības vārdā pateicos gan studenti jums, gan fakultātes docētāji profesori jums, ka kopīgi esat to veidojuši. Pēdējā laikā mēs bieži, īpaši masu saziņas līdzekļos, dzirdam par to, ka augstākā izglītība ir prece un students ir klients, bet tā nav tiesa. Īpaši šajā fakultātē nevar nākt studēt ar tādu attieksmi, jo humanitārās zinātnes un māksla, tas nozīmē būt radītājam, būt savu profesoru, savu pasniedzēju, dzirdīgam māceklim un ar viņiem kopā radīt kaut ko, kas līdz šim nav bijis, gan mākslā, gan humanitārajās zinātnēs, jo būtu gaužām slikti kādas nācijas vēsturē, ja mēs nemitīgi atkārtotu to, kas ir bijis un tieši tādā pašā veidā. Un tāpēc mums, universitātes mācības spēkiem, ir liels prieks, ka tieši kopā ar šīs dienas absolventiem ir daudz, kas veidots un radīts tāds, kas līdz tam Liepājas universitātē nav bijis. Jums, absolventi, turpmākajā dzīves ceļā es novēlu nebaidīties no grūtībām, jo jūs tās veiksmīgi esat mācījušies pārvarēt arī studiju
kas var vairāk par jums, jo nav lielāka gandarījuma universitātei par to, ka redzēt, cik spējīgi ir tās absolventi. Lai tas notiek jūsu dzīvē. Vārds Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāna Sandra Kutenē. Diencienījumās absolventi, godātie absolventi, un diencienījumie kolēģi, un Liepājas universitātes viesi, absolventu tuvinieki un draugi. Arī man ir patiesi prieks jūs sveikt šajā svētku dienā, jo nenoliedzami izlaiduma laiks, tas fakultātēm ir svētku laiks. Un es ļoti priecājos par to, ka šajā vasaras izlaidumā ir pārstāvētas gandrīz visas mūsu fakultātes studiju programmas, un ka absolventu pulks ir pietiekami kupls. Domājot par šī gada absolventiem, es tiešām gribu teikt, jūs esat īpaši, jūs esat mums bijuši īpaši un esat īpaši, jo jau zinātnes prorektori iezīmēja to, ka jūsu vidū ir vairāki pavisam jaunu studiju programmu beidzēji. Un es pirmām kārtām gribētu pateikt paldies tieši viņiem, ka jūs esat tie, kuri ir pieņēmuši šo izaicinājumu, ir bijuši gana drosmīgi, lai iestātos šajā jaunajā studiju programmā. Jūs esat bijuši atsaucīgi un darboties spējīgi, darboties varoši, lai palīdzētu realitātē iedzīvināt kādu ideju, varbūt pat kādu sapni. Jūs iespējams kādu brīdi esat jutušies kā izmēģinājumu trusīši. Un arī par to jums paldies, ka esat izturējuši šo izmēģinājumu. Katrā gadījumā mēs visi kopā esam veidojuši šīs jaunās studiju programmas. Mūsu absolventu vidū šodien ir arī tādu programmu beidzēji, kuri ir piedzīvojuši tiešām kardinālas pārmaiņas savā studiju procesā. Un droši vien, es domāju, ka arī šajā brīdī mēs varam to skaidri apzināties, jūs esat bijuši dusmīgi. Jūs esat bijusi neizpratne, šaubas, neziņa. Un viss šīs ļoti daudzveidīgās izjūtas, bet jūs tomēr esat uzklausījuši, jūs esat iedziļinājušies, jūs iespējams esat izdarījuši atkārtot savu izvēli, un arī jūs esat palīdzējuši šajā pārmaiņu laikā. Un, protams, ka ir arī šodienas absolventu vidū tādas programmas, kuras varbūt šīs kardinālās tieši programmu pārmaiņas nav skārušas, bet arī jūs nenoliedzami esat piedzīvojuši šo pārmaiņu laiku. Un tāpēc šo laiku, kurā mēs visi esam iemesti, kurā mēs dzīvojam, es gribētu salīdzināt ar tādu labirintu situāciju. Kā mēs zinām, labirints paredz meklējumus, neziņu, šaubas par to, kāds ir tas īstais un pareizais ceļš. Bet, lai parādītu iespēju izkļūt no ikviena labirinta, es vēlētos izmantot kādu sengrieķu mitoloģijas motīvu, un, proti, tas ir stāsts par varoni Tēseju, kuram ir dots uzdevums iekļūt labirintā, nogalināt briesmoni, minotāru un izkļūt no šī labirinta ārā. Un tas, protams, ir ļoti grūts uzdevums. Bet Tēsejam ir divi ieroči. Viens no tiem ir ierocis, patiešām ierocis, tas ir zobelis. Bet otrs ir kaut kas tāds, kas nemaz pēc ieroča neizskatās. Un tas ir dzīves kamols, kuru varonim iedod Ariadne. Lai viņš šo kamolu, ieejot labirintā, sāktu ritināt un pēc tam spētu atrast ceļu ārā no tā. Un tāpēc tas, ko es jums šodien novēlu, ko es jums novēlu jūsu visās tālākajās gaitās, ņem līdzi šos abus ieročus. Un, protams, ka zobens ir tas, kuru jums ir devuši jūsu vecāki, vai arī dzīves laikā mēs to iemantojam šo ieroci, bet šo dzīves kamolu pavadienu mēs esam centušies jums iedot. Un tās ir zināšanas, gudrība, prasmes, iemaņas. Tas ir tas pavadiens, bez kura no sarežģītām dzīves situācijām ārā izkļūt nav iespējams. Un vēl šodien novēlu, lai šis te zināšana pavadiens ir tas, kurš jums neliek mieru. Un lai jūs nekad to nepamestu novārtā, bet turpinātu savu tālāko ceļu. Un lai jums visiem šodien ir izdevusies un skaista svētku diena. Darbie absolventi, šodien noslēdzas viens posms, kas iezīmē kādu atkal nākušo jaunu posmu.
pateikties saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un tas viss, protams, kā ir gan skumji, gan priecīgi, jo attiecībā uz mākslas studiju programmu tad man jājautā, ko tad tagad darīs Kuršīla bez mākslas un dizaina studentiem, ko darīs Kurmais Pagrabiņš bez jauno mediju mākslas studentiem. Tas tikai liecina vienu, ka ir jāturpina studijas, lai mēs būtu atkal visi kopā. Jo jūsu veiksme ir jūsu rokās. Darbie absolventi, vārds jums. Mazais princis Egziupērī darbā teica: man taču ir jāpārcieš pāris kāpuri, ja gribu iepazīt ļaunums. Universitātes gadus mēs iestājām mazu kāpuriņu. Cerams, tie jaukie un mīļie. Un mēs vēlamies pateikties visiem pasniedzējiem, kas mums ir mācījuši un par mums ir rūpējušies, lai mums varētu izdīt spārni un mēs varētu laisties tālāk. Bet īpaši mēs vēlamies pateikt mūsu fakultātes pasniedzējiem un mūsu fakultātes vadītājai Intei Klāsonai par to, ka viņi ir rūpējušies par mums visvairāk. Paldies jums! Ja es pats par vienu solīti tuvāk savam gaišākai Latvijai, tad mēs šeit esam daudz un daram mēs visi un kopā mēs esam spēks un kopā mēs daram Latviju gaišāku, gudrāku un zinot šāku. Un kas tad ir tas, kas mūs aizved pasniedzēji, un tāpēc mēs gribam pateikties jums par to, ka jūs mums palīdzējāt nokļūt tur, kur mēs šobrīd esam. Paldies! Sveiki, klātesošie! Man ir tas gods runāt visu mēdīju vārdā, jauno mēdīju mākslas vārdā. Un mēs gribētu pateikt lielu paldies mūsu pasniedzējiem šo 3 gadu laikā. Tiešām liels paldies par jaunajām zināšanām, iemaņām. Tas ir ļoti lieliski. Un, protams, mēs gribētu pateikt vislielāko paldies mūsu programmas vadītājai Santai Mazikai. Paldies!
pateikties augstskolai par iespēju šeit studēt, un ir milzīgs prieks par akadēmiskā grāda iegūšanu un par to, ka darbs ir padarīts. Un īpaši paldies studiju programmas vadītājiem, Karam Lāmam un arī, protams, Lindai Lauzei un visiem pārējiem mācību spēkiem, mūsu pasniedzējiem par pacietību un ieguldīto darbu mūsu studijās. Paldies! Par visu labo, ko jūs esat mums dāvājuši šos gados. Un mēs gribam pateikt paldies, ka jūs neatmulsāt visās pārmaiņās un vienmēr mūs informējāt un teicāt, viss būs labi. Paldies jums! Pasaulē pēc miega, viegli saules sarkrīt, maigi nočuks, vēji koku labās, novēlot ikvienam labu rīt. Sarjāt mirts katrā rasas lāsē, kas vēl nenotrauta zālē viegli vieta, saule glāsta zemi, un caur gaismas triju vēnas saule aust, arvien spožāk izgaismojot debesis. Gaisma nav, gaisma nevar savādāk. Rīta dziesma, debesīs dzied putni, pamodušies sētā suņi, kā no bezgalīga gaismas rāgā. Saule pāri galvām saruslēj, pilsētā kļūst pasakaini skaistā, torņa smailes kā no zelta mīts, tomēr pati gaišākā no gaismām. Tā ir gaisma, kuru glabā sirds. Saule aust, arvien spožāk izgaismojot debesis. Gaisma nāk, gaisma nevar savādāk.
gaidītais brīdis. Aicinu prorektoris Ievu Ozolu un Ilmu Neimanu un humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekānu Zandu Lūtmanu izsniegt diplomus. Šodien diplomus saņem akadēmiskās bakalaura studiju programmas Baltu filoloģija kultūra pirmie absolventes. Un diploms apliecina humanitāro zinātņu bakalaura grāda filoloģijā, akadēmiskā grāda ieguve. Lūdzu, saņem diplomus. Krista Aleksandra. Zanda Krūmiņa.
valsts filoloģijas un kultūras absolvente Diāna Ozola. Zane Frubere. Šodien savus bakalaura diplomus saņem arī akadēmiskās studiju programmas Eiropas valodu un kultūras studijas pirmie absolventi. Un šie ir tie studenti, kuri droši vien pārmaiņu procesu ir piedzīvojuši visās. Un tā, diplomi tiek izsniegti humanitāro zinātņu, angļu un vācu valodu un kultūras studiju akadēmisko grādu iegūst apliecinājumā. Un lūdzu saņēma diplomus Jaroslava Martīno Vinkauna, Ivāns Bismīgs un Ilza Zaruks. humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā. Lūdzu saņemt diplomus Mikls Austers. Kristofs Viters.
Rīta Marta Bursmane. Krista Dintere. Edvards Emersons. Un Ance Mende. Diplomu saņem Māra Mende. Sabīne Ozoliņa. Aicina Valteru Vēlu saņemt bakalaura diplomu. Diplomu saņem arī Elvijas Pulce. Diploms tiek piešķirts arī Andrejam Šelkovam un Robertam Vindolam. Diplomu, kurš apliecina datordizaineru profesionālās kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grādu mākslā ieguvi, saņem profesionālās bakalaura studiju programmas dizains absolventu. Lūdzu, diplomu saņēma Aleksandrs Aleksandrovs. Nauris Dobels. Jānis Jaunslēnis.
diplomu, kurš apliecina vidējās izglītības, vizuālās mākslas skolotāja profesionālo kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grāda mākslā ieguvi. Un lūdzu diplomu saņemt Kristīnu Meķeri Brīvkalne. Un jūtu, ka tu esat jūs.
studiju programmas rakstniecības studijas. Pirmās absolvents saņēma diplomus, kurš apliecina humanitāro zināšanu maģistra grādu rakstniecības studijās iegūtu. Lūdzu, diplomu saņēma Vaiva Īvāna Kramperga. Aicinu visus kopā pārlikt cepurītes pušķi uz plauno pusi.
šo, svinīgā ceremonija ir noslēgusies. Lai jums visiem skaista un sirsnības pilna šī diena, aicinu prorektores, dekāni un studiju programmu direktors izvest absolventus no zāles.